Mani sauc Matīs Repsis, un es esmu profesionāls mūziķis. Ikdienā es strādāju platformā Zvaigznājs, un šajā komunā Rīgas centrā jau dzīvoju aptuveni 7 gadus. Kā arī brīvajā laikā ļoti aktīvi nodarbojos ar lokšaušanu. Komunālais dzīvoklis. Agrāk tās bija šausmas. Mūsdienās ir komūna, kurā cilvēki dzīvo labprātīgi, rada kopā un skaisti pavada laiku. Un te tāda ir Rīgas centrā. Matīs! Labdien! Labdien! Nāc parādīšu, kur ir mūsu virtuve šajā namā. Tora, kur pirms Andris jau darbojās saistībā ar podcastu. Notiek sagatavošanās darbu ķāra, kur mums plīts, uztaisam mēs, varam ūdeni, uztaisam kafiju. Viss vajadzīgais ir? Jā, leduskapis, garšvielas, visādi labumi, trauki. Šeit mums ir duša. Turam savu prātu, garu un ķermeni tīru, kad ejam viņā. Man, piemēram, patīk ļoti iesākt savu rītu ar visaugstāk iespējamo ūdeni. Es dzirdēju, ka jums ir īpaša spēle šajā vannītē. Jā, mums ir vanballs. Īstenībā uzspēlējam vienu raundu. Vanballs. Tā, kur tev būs viena bumbiņa? Jā. 3, 2, 1. Madara vinēja. Ļoti labi. Kāds mums šodien noskaņojums ir? Ja godīgi, saldsērīgs. Saldsērīgs? Jā. Kā ir dzīvot šajā komunā? Tavai istabai blakus ir mēģinājuma zāle, netraucē? Kā kura momenta, bet pārsvarā ļoti kvalitatīvi spēlē, ļoti labi spēlē. Tas ir forši, ir dzīvība un kustība mājās, bet šeit dzīve ir ļoti forši, tā kā dzīvojam kopā. Kristaps ar savu ģimeni, tad es ar Andri. Tiksim tā, pirmajā stāvā Kristaps otrajā un es pirmajā. Kas ir tā specifika, ar kuru jārēķinās dzīvojot šāda te tipa mājā vai šādā te modelī? Tā, ja, piemēram, runā par mēģinājumu telpu, tad, piemēram, var pastīties kalendāru, tad var rēķināties. Kad var pasnaust, jā, kad ir brīvā stunda, kad ir klusās. Jā, vai arī, kad ir jārēķinās, ka varbūt kāds ir jāielaiž, jāizlaiž. Nezinu, piemēram, jāizslēdz skaņas tehniku. Vai jāiekurina? Jā, precīzi, arī tas viens no pienākumiem apkuras sezonā. Mēs darām tā. Skaisti, vai ne? Šī māja ir tiešām pilna uz katra stūra ar romantiku. Jums ir vakariņas sveču gaismā tieši tikpat romantiskas? Man liekas, vēl nav bijušas. Varbūt tikai tad, kad elektrība pazūd. Jo redzīju mūsu vides tiesnesi, ja viņu tā var saukt, vispār jums dod diezgan lielu plūsu šādam te lielai mājsaimniecībai vai šādam te komunas dzīvesveidam, jo tas paģēra to, ka veidosies pēc iespējas mazāk pārtikas pārpalikumi, jo, piemēram, mazākā krējuma burciņa, ko veiklā var nopirkt, ir 20 ml, un skaidrs, ka dzīvojot cilvēks viens pats, nevienmēr arī visu var iztērēt. Veselu nedēļu ir jāēd zupu, lai varētu vienu to mazo burciņu izēst, un tāpēc mūsu eksperti norāda, ka ir ļoti būtiski patērēt to, ko tu tiešām nopērc. Un tādā ziņā komunā dzīvojot, tas vakardienas pits šķīvis tiks izēsts noteikti, vai ne? Un pārtikas pārpalikumi neveidosies. Mēs Mēs darām tā!